193 valstis vienkopus. Tā ir ANO ģenerālā asambleja. Apvienoto nāciju organizācijas mērķis ir, lai pasaulē panāktu drošību un mieru. Tādu lielu sapulci, kurā tiekās valstu līderi, sauc par ģenerālo asambleju, kur valstis pārunā galvenos jautājumus par mieru, klimatu, cilvēktiesībām un citām globālām problēmām. Visām 193 valstīm ir vienādas tiesības izteikties un balsot. Ģenerālās asamblejas pieņemtie lēmumi nav likums, ko valstīm obligāti jāievēro, bet tie atspoguļo, kā lielākā pasaules daļa domā. Bet tur, kur sākas drāma, ir ANO drošības padome, jo tās lēmumi ir jāievēro visām dalību valstīm. Bet 5 valstīm ir veto tiesības, tāpēc vienoties tur ir gandrīz neiespējami, jo valstu intereses ļoti atšķirās. Vai tu zini, kurā gadā Latvija iestājās ANO? Šeit ir atbilžu varianti. Raksti komentāros.